Mēs Kārli varam iespundēt. Un ieskrieties un sākt Vienkārši te pariņķot. Septītais divnieks amerikāņi, bet, protams. Čau, mani sauc Arnis. Mēs esam atbraukuši šodien uz šīm te foršajām telpām, pie kurām tad sāksies mans YouTube kanāls, mans vlogs. Šajā visā pasākumā pastāstīšu, ko mēs te filmēsim, ko mēs darīsim, kādas ir idejas, plus mīnus, un tad jau redzēs. Bet startā varam vaļā un skatāmies, kas tur ir iekšā. Voilà! Šo logo gan jau, kad pāris cilvēki ir redzējuši. Jep, te iekšā, šajos mazajos 16 kvadrātmetros, kādu pusgadu ir stāvējis Raccoon Workshops. Varam nākt pa uzmest aci, kā te izskatās. Viss tika vākts naktī, steigā ārā, sakrauts, bardaks, haoss. Šeit sākas tas stāsts. Brauksim, skatīsimies, uz kurien mēs to visu pārvedīsim. Ir piekdienas vakars. Rītdien sākas lielā diena, kad visi čomi sabrauks uz lielo talku. Nav baigi tālu, nav baigi tuvu tā vieta. Laižam, skatāmies. Te ir tā vārnija? Nāc iekšā, nāc iekšā! Vienmēr braucam uz jauno lokāciju. Īsumā varu pastāstīt, kādas ir idejas, kas vispār plānojās būt, ko es plānoju filmēt. Viens ir tāds jau no Raccoon Workshop laikiem nepabeigts projekts, kurš saucās Tomātiņš. 89. gada Suzuki Alto. Noteikti par to būs vairākas sērijas, kā viņš tiek taisīts, likts kopā, meklētas detaļas, krāsots, metināts, špaktelēts. Plāns ir rādīt, stāstīt, kas notiek ar manu 39. Tāpēc arī profils un konts saucās Snapijai 39. Un tur mēs brauksim. Es ceru, ka šajās brīvdienās vai nākamajās aizbrauksim pakaļ mašīnai. Stāv viņa nolikta pie viena servisa. Tad ir plāns kaut ko paņemties, padarboties, uztaisīt sižetu no bītera uz. Zinu, daudz Latvijā jau te ir mēģinājuši taisīt visādus projektus no miskastēm uz kaut ko lielāku. Kāpēc, lai es arī to nepamēģinātu un neizdarītu? Nebūs špikošana, būs kaut kas savādāk. Bet plāns ir tāds, zin kā, katram mājās ir savas bīteris pāri štukām vai pa štuku kādu. Un ko tad var izcelt no viņa ārā? Lai garu parakupojoties, kam var sakrāt. Un kaut kādas ikdienas dzīves, kaut kādi vlogi, kaut kādi pasākumu braucieni, kaut kāds actions, varbūt uz ziemu bīteris būs, ja būs ziema. Tā kā jau startā palūkšu piesaskraiboties un tad skatīsimies, augsim kopā, līdz kam mēs te varam nonākt. Nu ko, esam klāt, atbraukuši. Mums ir 3 milzīgi vārti. Ejam iekšā. Un tad parādīja afigennāko parkingu, kur stāv tava ļaļačka. Es jau numuru nofilmēju. Sveiki! Operatoras. Jā, ir parkings mums zem jumta. Nav baigi liels, bet zem jumta parkings, kas var būt labāks par šo. Nu ko, esam pie pirmajām durvīm. Ejam iekšā. Aiz šīm durvīm slēpjas. Pagaidām tukšums. Jep, te būs kabinets, office, jeb šo man cave. Ir idejas, kā mēs viņu iekārtosim. Mana Hot Wheels kolekcija varbūt beidzot tiks izkraut no skapja un salikt smuki pie sienām. Tad redzēsim. Tā kā, jā, vienmēr sakot, office, man caves. Skatīsimies, kas sanāks no tā. Pagaidām sienas paliks tādas pašas, iekārtosies, saliks visu un tad skatīsies, ko mēs no tā visu uztaisīsim. Tagad ejam uz otru svarīgāko vietu, jeb šī svarīgākā vieta ir YouTube un atpūtai. Tad iesim darbošanās vietu, paskatīsimies.
Nu ko, pirmās durvis varam vaļā. Te pagaidām ir tumšs, jāsauk būs elektrība. Nu, teiksim tā, ka šeit stāvēs ziemos projektiņi, lai nav ārā jāstāv augstumā, tad te vismaz zem jumta siltumā. Plus noliktava tāpat, ziniet, tā kā sievietei skapī ir daudz kurpes, tad normālam auto džekam ir daudz diski, vai ne? Tad būs pāris komplekti, kas stāvēs nolikti. Lecam no šejienes ārā un varam galvenās durtiņas vaļā. Tagad jau mums ir elektrība, to mēs varam ieslēgt, bet tāpat būs jāpārvelk, būs jāpārtaisa, lai ir spilgtāk, viss skaistāk, viss redzams un pašiem patīkamāk strādāt gaismā. Tad lūk, 100 ar 8 kvadrātmetri. Iepriekšējiem jau tur rekur bijis pacēlājs iekšā. Kas ir forši, kas nebija iepriekšējās telpās. Tad ir, te ir normāls ūdens, normāli varēs nomazgāt mašīnu, sakopt, lai pēc tam var sapulēt, sadarīt visu, lai viss ir skaisti. Kā pērk jau cilvēku mašīnas ar acīm, ja mēs runājam par perekupošanos. Ja mēs paskatīsimies uz šiem skaistajiem griestiem, tad tur ir milzīgi radiatori iekšā. Ziemā teica, ka te ir silti. Par cik viss ir nopakots un ārsiena sanāk tikai lielie vārti 2, tad te ir jābūt iekšā ļoti, ļoti silti. Uz to arī cerēsim. Iepriekšējie īrnieki ir atstājuši kompresoram šruntiņus. Galvenais ir ievākties, un tad mēs tālāk jau skatīsimies, ko mēs darām ar sienu krāsām. Tas oranžais man bišķi krīt uz nerva, bet pagaidām būs ok. Tāds īsumā ir šis ievads laikam par to, kas es esmu, ko mēs šajā kanālā darīsim, un galvenais, kur mēs to darīsim. Tad tiekamies rītdien, kad visi būs sabraukuši uz lielo pārvākšanās talku. Nu ko, labrīt, ir sestdienas rīts. Ārā līst lietus, nav baigi karsti. Teikšu tā, šodien tas ir pozitīvi, citās dienās gan nē. Jo būs diezgan daudz fiziski jāpastrādā, jāpanes mantas, jāpārvet tas viss. Laižam ceļā satikt Ivaru, Rižiku, tad mēs laižam pakaļ busam. Ir jāpaņem perforators nomā lielais, lai varam paskatīties, cik tas betons grīdā ir biezs un vai mēs tur varam tagad jau startā likt pacēlājus virsū, vai mums tomēr būs jāizbetonē pamats pacēlājiem. Laižam ceļā, skatāmies un tiekamies tālākajos. Hei! Mans kameramens rekur stāv gaida. Un ko, noparkojamies un laižam tālāk. Noparkojies zem jumtiņa! Zem jumtiņa noparkojies. Domāju, sauli iegriez. Nē, tu negriezīs šeit sauli. Nedrīkst sauli. Nedrīkst. Fu, saņemies. Kas tur atbrauc? Tāpēc negriez. Tā. Negriez gan, jā. Vispār narkomans kaut kāds saules griezt plāno. Jej, bogu. Davai, lien ārā. Lien ārā. Lien ārā. Čau, vecīt. Jā. Kārtējā reizi nesanāk, tā kā vajag, tā kā nevajag, tad sanāk. Ar telefonu, zin kā, kamēr neesi piešāvies turēt telefonu rokās ir... Tu uz elkoņu jāskatās, nevis uz tā tances runā, tad labāk varot uztaisīt plauktu. Nu ko, laižam pakaļ busam? Nu ko, tuvojamies Ramberendam. Kamera mans nevis filmē, bet sēž telefonā. Man ir jābrauc un man ir jāfilmē. Nedariet, lūdzu, draugi, tā. Nu ko, hilt! Perforators ir dabūts. Vietiņš ir garš. Cik tālu varēs ieporēt? Līdz Ķīnai laidīsim, jomai, jā. Šortkatu? Jā, tā, lai pacēlājs turās. Super. Tātad mums vajag vismaz līdz cēlim iekšā. Nu nē, normāli cilvēki runā, ka 15-20 cm pietiek. Tas ir visvidējā. Nu, tieši tā. Super. Šitie žurļiki. Es negribēju slišdienā strādāt. Tu man Zini, tāpat sūķi sauc. Es atvainojos. Jā, jāpasaka, ka mēs esam ceļā pakaļ busam! Ko mēs esam sastrādājuši jau atkal? Mēs parkojamies, pārmetam mantas no Škodas un lecam iekšā mūsu šīs dienas automašīnā.
normālas mašīnas nav ar daudz portēm. Mēs pārkāpjam no Odas uz Eno. Eno. Tātad izstāst Nu ko? vēlreiz. Laižam pakaļ Alvim. Esam iekāpuši lielajā busā. Apbuktēts, apdauzīts, kārtīgs rabaķaga, kā sacīt jāsaka. Bet neko uz priekšu kustās, tas ir pats galvenais. Mums nevajag nekādu šiku. Mēs tāpat vedīsim lielus netīrus metālus. Un tad jā, pie šitā džeka bomba noma. Nav pirmā reize, kad es ņemu busu pie viņa. Viss ir drošības naudām, viss kārtībā, visu atgriežu, viss forši. Tā barjera atvērsies vai nē? Labdien! Mēs varam cauri viņu izbraukt. Pīp, pīp. Pīp, pīp. Bet labs buses pirms tam arī teica, ka tā kā durvis ir, taura ir, to es... Taura nav? Tauras nav? Nē. Labi, ir maģis, Viņš ir pēc skan. ādamkloķis. Jā. Viena tumpa skan, tas jau ir daudz. Viena tikai skan, jā. Sajūtām viena. Varbūt uzzvanīt viņam pateikt, ka es ārā netieku. Mēs atveram, kāds ir visu barjeru. Nu, laikam barjeru nogļučīja. Tu ir elkoņu un tieši šī ir ekstra rekord. Vienkārši tik perfekti elkonītis ielien iekšā. Es saku, buss ir pa pirmo zortu 30 eiro dienā. Kas var būt labāks par šo? Nospēdēt un turiet. Blablabla. 2 gabalas pa 7 eiro. Tu ir traks. Misters Latkī Pirežočik. Kameramens ir ticis pie kafijas. Es pie savas ledus kafijas. Un ledus kafija tikai tāpēc, ka ir 50% atlaidi skrāpē un laimē. Šitais tas Elix car detailing, jamēja. Uzpulē, sapulē, nopulē, piepulē, gan darba laikā, gan pēc darba laika. Tā, es domāju, ka mēs tūlīt atklāsim busam pirmo lielo mīnusu. Es izkritu no busa. Kāpēc mīnus? Es domāju, ka mēs atklāsim busa pirmo mīnusu. Nav glāzīšu. Nav glāzīšu. Ir gan. Kur? Precīzi šitās kabatiņas. Nu kā lai es tur ielieku kafiju? Es viņu šķībi stāv. Nu labi, neko. Brauks, dzers un... Nē, nebrauciet un nedzeriet. Bet kafiju var iemalkot. Tu durvis krīt ciet. Jā, es nevaru visu paņemt vienlaicīgi. Čau. Buongiorno. Nu gatavs vergot? Blogeristi. Blogeristi. A tu vergot gatavs? Izskatās, ka viņš ir Uzvilcis savu... krāsot. Uzvilcis savu balto ancuku. Saskaņotais? Tur ir skramba. Tur ir saskaņotais. Es speciāli tur kaut ko jomāt, ja nu kas Bet rekur kamerā ir nofilmēs, tu man esi pakaļā iebraucis. Kā tu paskaidros to? tā nav mana mašīna. Nā, kam tā ir? Vispār random cilvēku. Eju, mēs Kārli varam iespundēt. Un ieskrieties un sākt Vienkārši te pariņķot. Kāds motors pilnums? Kam? 2 litri. Viņš viegls jau, ne? Nē. Varētu jau uzgriezt sauli. Ar šito? Viņa priekšpēdzība. Nevienam jau skaļi nevajag teikt. Jā, viņam ir priekšpēdziņa. Jā? Nē, Jā. tas jau nav nekāds mērķis pareizi. Nu, jā, nu. Var atpakaļ. Nē, nu var, jā. Policeiski razvarot. Jā, bet mums buss arī ir ar āķi. Jā, ir Jā, vajadzētu varbūt. Kāds narkomāns brauktu Vēl piekabi? Piekabi ar trāli vēl. Tur rekur. Nu, nē, man nav tiesība tralim, bet man ir viens cilvēks, kas arī šeit būs un kuram ir tiesības uz trali. Jā. Kas te atbrauca? Parkuice! Edvards no Krēslas. Edvards no Krēslas atbrauca. Vai šireiz ir Harijs Potters Latvian Edition? Čau. Kas tu tāds esi? Nu nelamājies cūki, tu būsi YouTube'ā. Kur mašīna? Zem jumta. Tu neredzi, tas ir pārkings zem jumta. Jā, pretī pārkopam. Mēs taisam vilcienu. Pārāk tālu noparkojies. Man vajadzētu to. Skaties. Ir pirmie upgrade ofisam ir galds atvests. Emīl, man arī tādu galdu vajag. Jāsaka, paldies Emīlam par galdu. Mēs vēl par to padomāsim. Labi, Emīls ir atbraucis, ejam skatīties. Ja tu vāki uzpūst mākslinieki. Paņem man augsto kafiju, jā? Tu saproti, ka tu būsi YouTube'ā un viss, ko tu varēsi pateikt. Montētājiem būs pī, pī, pī. Un viss, kas nāks no tavas mutes, būs pī. Tu noģi. Viss, kas
Šito izgriežam! Tas ir vārds vienkārši. Man tas bija jāpasaka. Nu, tad kā cilvēki skatīsies? Viņi skatīsies, ko kā viss pīks. Nē, man šeit jau ar pirmo video jau panu Tāpat kā baču. Bans būs tajā brīdī. Skatījās, Bans būs tajā brīdī, tad, kad Emīls parādās video, tad vienkārši ir bans jau. Nu, sveici! Man patīk pirmais viedoklis, un atkal Emīls vienkārši visu. Visi vienkārši lamājās. Es jūtu līdz tam, kam būs tie pīkstaļi jāliek virsū. Nē, rekur skaties, rekur ir ekstra. Toalet izlietne ir pārī. Nav grīda pati uzsūc. Jā. Nu, nē, labi, rekur ir kanalizācija. Ir kanalizācija? Jā, tur ir. Jā, tie ir radiatori. Kas tā kā notika? Huligāns. O, ko tu redzi? Es jums teicu, nevajag vecīt, nu nevajag. Tev netīrs ir. Pagriezies otrādā. Viņš ir moļar. Maļār. Lama. Kur ir Kārlis? Kārli dabūs rīklā. Kārlī! Kārlis. Pusdienas no Kārļa. No Kārļa naudas nav. Zvanam Kārlim. Ieslēdz skaļruni. Kājā pēr. Tu kur esi? Brauc. Tu drīz būsi? Jā. Ok, Tu izbrauc tikko no mājām, vai ne? Jā, tā varētu teikt. Vai tas Tu taču esi jāapsis 12. bija runāts vēlākais šeit. Nebija 12. runāts izbraukt no Vecmelgrāvja. Kārli čatā bija rakstīts 50,000 reizes, kur ir jābūt. vispār ir? Labi. Davai Kur bija gaidām. jābūt beigās? Tā brīžam vajag 7. šo te kā viņu robu. Tā, nu te nekā nav. Stūra man patīk. Konģiška ir. Stūra. Viņa ir ļoti nenolietota. Nē, viņu nevar nolietot, tāpēc, ka tur nav ādas virsū. Nu jā, viņa ir kā komerctransportam. Bet es varu atklāt. Viņš ir bijis komerctransports? Es varu atklāt mazu noslēpumu. Lielāko daļu no šitā tauka var noņemt nost. Tur jau ir stūra. Paskaties. 50% noņemt. Paskaties, var redzēt, ka cilvēks nav detailingā. Te viss ir putekli. Skaties, šitā jāsavelk pa visurieni pirkstiņi. Un tad viņš varbūt viņus Lūk, notīrīs. parāda nobraukumu cilvēkiem. Nevajag rādīt nobraukumu. Tikai 18 štukas. Kas vēl man parīk šajā apzorčikā? Noliec man no sābola. Nē, Nu, bet liec ar nābolu nevajag. Pēc tam viņi jāēd vēl ir. Ak, Dievs, es paņēmu. Tu ar savu gurķi gribēji nolikt. Manifestējam ātrumu. Emīls. Jā, tu brauc beidzot, pirms tam tu nebrauc, cik es klausījās. Kāda ir... Cik? Kārli, tu kavē pusstundu. Tas nav smieklīgi, kārtējo reizi. gaidām. Atvainojiet. Nē, tas vairs nestrādā uz mums, veicīt. Šobrīd Viss tu mums vairs brauc. paņems pusdienas. Tā. Esam citu jau laiks pusdienas, kur ēdīsim. Mēs strādāsim un tad mēs ēdīsim. Mēs strādāsim, tad mēs ēdīsim 9 vakarā. Alvi! Nelamājies. Nu ko, nu? Smaržo jau. Ar šitām tikai dibenu var notīrīt. Alvi, es gribu zināt, kāpēc tev superlīmeru mašīnā tu viņu osti vai ar tādu mašīnu? Tu pasēs ar tādu mašīnu bez ieostīšanas. Es zinu, kā tu vari tirgot to mašīnu. Klausies, variants. No, Atbrauc klients, nu, ķipa tas, kas grib mašīnu pirkt. Pirms tu viņam parādi noskrējienu, pirms tu mašīnu palaid, tu viņam ielai maisiņā līmi, uzvalc uz galvas un tad palaid mašīnu. Priekš kā vajag vienkārši mašīnā izlai līmi. Nu, bet tur jau nedabūsi to efektu. Bet nē, nu, skaties, tu viņam riktīgi iedod savostīties līmi un tad viņam parādi noskrējienu, lai viņš izbrauc testdreivā. Skaties, viņš nošķils mašīnu, bet viņš arī viņu nopirks uzreiz. Nu, kaut kā tā mums iet Kārlis kavē pusstundu kā vienmēr. Un izsījās, ka beidzot viņš brauc. Jā, beidzot Kārlis brauc. Tad mēs lecam busā un laižam tālāk bremze. Tu bremze, čau. Nu ko? Bet labā ziņa, tas vairs nav tavs golfs. Tu jau otrais sasveicinājies. Laižam pa Kā mašīnām subīs un viņu braucam krāsojas, krauties. Tuc. Tā ir labā ziņa, uzkraušanās ir zem jumta. Izkraušanās daļai arī. Izkraušanās arī daļa. Taisīsi vaļā un viss? Jā, bet man ir dilēma, ir jāizdomā, kur vispār to visu kraut ārā. Es ieteiktu tajā telpā, kur ir 50 kvadrāti.
Bet skaties, tad, kad tev to visu vajadzēs pēc tam pārnest, tev nāksies visu iznest ārā, Īstenībā pacēlājis tajās telpās, kur viņi būs. Nu jā, lielās lietas tad ir jāliek, nu, ķipā, pacēlā ir jāliek tur, kur viņi būs. Daļai pat instrumentus var tur stūrī nolikt. Nu jā. Un montējamais un balansieris arī iekšā. Jā, un pārējais tad viss, kas ir ķipā, tur diski, kaut kādi detaļas, vēl kaut kas, kas ir palicis, to visu tad liksim tajā tur telpā. Nu ko, esam atbraukuši pie noliktavas. Ejam krauties augšā, paņemam cimdiņus, visiem izdalīsim un laižam cimdiņi. Zilie ar kārlītim. Jā, šitie zilie ar kārlītim. Tā, visiem ir pa cimdiņu pārim, ja? Melna bilda. Šito noliksim, šeit atstutēsim. Tā. Ņem! Jūs taki tīt ar galvu. Ņem. Kārli! Tā man sauc, jā. Uga, buga. Tā, šitās ir jāsalok uzreiz. Salokam te. Mani nevajag salocīt. Alvi! Padalies savos iespējos par šo visu. Alvi! Iekrājam te mīskasti galā un braucam. Lēnām un braucīgi puses ir pārkrauts. Līšus līst. Stop. Kāpēc man liekas, ka durvis ir vaļā? Nē, nu pagaidi. Kaucetais mums. Neteisi vaļā. Apskrāga vaļā? No, kaut kas nokrita zemē ritīgi. Viņš turēs, jā. Viņas turēs. Nu! Vai izbrauc ārā? Nu ko, pirmais buss ir atvests. Īstenībā ietilpīga mašīna. Reāli tik daudz tika salikts iekšā. Braucam kaut ko apēst. Un braucam atpakaļ uzkraut busu. Bet viņš bija normāli nosēdināts, tagad uz viņu skatoties. Reāli tik no zemes bija. Pagaidi, tā kā pacēlā būs iekšā. Pacēlā, es domāju, ka ir vieglāki kopā nekā šitais. Un mēs vedīsim, jā, pa divām kolonnām vedīsim. Pāri. Jā. O, tā ka viss varam šitos vārtus ciet un maucam tālāk. Tev deguns čeverekā. Tu pazies, cik daudz tur šķirmiņš iztecējis. Tev pilna paciņa ar suliņu. Es zinu. Diez, ko ir kaut kā darīja? Rēļi vai pudeles lasīt? Nē, viņš nedabūjies. Bet tu viņu izdarsi? Nu ko, ir atvesta otrā krava. Tur ir vēl pāris mazās lietas, plaukta stendi, mazais aprīkojums. O, tā, palikuši ir montētājs, balansieris, abi divi pacēlāji. Tādas smagās lielās lietas ir palikušas, domāju, vēl kaut kādi braucieni, 3 gan jau sanāks, baigi nepārkraujot busu, lai ērti ir salikt visu vienkārši. Tad, jā, rulējam vārtus atkal vaļā, kraujam ārā un laižam. Šoreiz nav buss sēdināts, ne? Mazāk, bet ir. Jā, bišķi mazāk sēdināts šoreiz viņš ir. Bišķi. Moļāri. Maļāri. Kas tev ir sakāms? Ko teica? Es gribu mājās, man alus ir leduskapī. Bet jau vēlāk tu atbrauks, jo augstāks viņš būs. Bet viņš jau no vakardienas tur stāv. Viņa Kurš kūdiņš. man numuru uzlika otrādi? Kādu numuru otrādi? Kārli! Priekšā arī? Tāpēc mēs braucām aiz viņas, nevarēja saprast, kas viņam ir dīvaini. Tā, nu ko? Nolikam ir izvākta. Tā kā es šeit vedu mantas un liku visu iekšā, domāju, cik mēnesis, 2, 3, paies, kamēr atradīs kaut kādas telpas, kur ievākties. Telpas atrast ir grūti, reāli.
pusgads kaut kāds pagāja, kamēr es atradu telpas, kur tiešām būs ok ievākties. Tā ka jā, taisam busu ciet. Un laižam izkraut pēdējās pacēlāja ķepes, un tad jau sāksies uzstādīšanās darbi. Nu ko, ir svētdienas pulkstens 12:30. Buss ir atdots. Šodien ir plānā uzlikt pacēlājus tur, kur viņi stāvēs, caurumus, lai pēc tam var nopirkt ķīmiju, salikt uz vītnestieņiem. Un kaut ko bišķietiņu pakārtot un iekārtot, un iespējams jau atrast kaut kādas mašīnas manējās uz turieni. Redzēs, kā ar laikiem pietiks. Tā kā jā, tiekamies darbos. Tā, nu ko, pacēlāji ir tīri uzlikti, piestutēti tā, kā viņi stāvēs. Te ir aiz muguras sarkanais. Tur ir zilais pacēlājs. Tā, viņi ir pielikti tīri tā. Tagad nākamais plāns ir saurpu caurumus, salikt ķīmiju, vītņastieņus un vispārējo, viņus nostiprināt, izlīmeņot, pielikt elektrību, un tad jau sāksim iekārtot vispārējo pasākumu. Šodien nesanāca baigi daudz uzfilmēt, baigi darbojāmies, bet nogurumiņš ir, un tad tiekamies tālāk jau iekārtošanās. Tā, nu ko, uz jauno lokāciju dzenu bīteri šobrīd ir aizvestas jau 2 mašīnas, kas bija Peugeot un 3-litrīgais, Unītis 46. Ir palicis snapiju aizvest uz turieni savāk beidzot, bet nu tur es pamēģināšu pafilmēt tādu garāku video, kā es braucu pakaļ viņam, kā savācu, kā braucam, kaut ko uzfilmēt. Nu, tā mašīna tomēr tā teikšu pišķi īpašāka, protams, ir. Un ir palicis Tomātiņš, kas arī ir tāda īpašāka mašīna, kur mēģināšu uzfilmēt, kā mēs viņu izrokam no garāžas, kur viņa ir ierekta šobrīd. Tā kā šodien tad, laikam, arī ir viss. Pa nedēļu mēģināšu savest visu kārtībā. Skatīsies, kad var palīgi atbraukt, kad varam pacēlājus salikt līdz galam. Tā ka tiekamies tālākajā sižetā, un tad jau es ceru, ka nonāksim diezgan drīz un ātri līdz kaut kādai skrūvēšanai. Citādi, cik ilgi var skatīties tā kā Džeks pārved veselu kaudzi ar mantām un mašīnām, vai ne? Tā kā tiekamies. Nu ko? Esam atbraukuši pakaļ 39. Vai mums būsteri vajadzēs? Bet, protams, ka mums vajadzēs būsteri. Kaut kāds antifrīzes arī ir. Šupa ir? Ir, pilns līmenis ir. 2 līmeņi. Kāpēc tam mums šitas te nogās? Tā ir karstā gaisa ieplūda. Tu gribi viņam nitrosu pievienot? 2 nitrosus liksim klāt. Jā. Patiesības mirklis. Jāliek pie aķa, viņš ir klāt. Viņš pie aķa ir jāliek klāt. Galīgi ne? Tā daudz jātīra, daudz jādara. Brauksim Jātīra tur nav. Brauksim, skatīsimies, ko skata onkuļi saliks. Cik divniekus salikt. Neizies ar pirmo. Jo? Stiklā plaisu, paskaties. Nu un? Nē, neizies ar pirmo. Izies ar pirmo. Beidz. Pirmie 3 kilometri pēc ziemas. Es jau zinu, Tev labs pavadošais sastāvs. Jā, mums policija pavada. Es zinu, jā, vajadzētu tur eļļu samainīt pēc ziemas un to un šito un filtrus visus, bet šogad izskatās, kad būs pās tam visam, tāpēc, kad, cik tagad ir līdz cēsim aiznākam nedēļu, un tad jau laikam arī viss. Nu ko, esam tikuši beidzot līdz apskatē, pulkstens ir 7 un 18 minūtes, gaidam rindu, un rindā ir fucking 100 cilvēki priekšā. Nu ko, saskaitīsim divniekus. Cik tad būs viņam divnieki? Nu ko, galvenais nospēt pauzīt, lai ierakstītu komentārā, cik tad divniekus mans projekta auto dabūs. Pāris es noteikti zinu, kuri pagājuši gadu bija viennieki un šogad būs divnieki. Un vienmēr tas kaut ko skatīsimies, kas, ko, kā, kur, kāpēc. Policista kungi lido. Jā, šogad es diez vai viņus plānoju sataisīt, jo 39. izvilksim tīri uz kaut kādu mēnesi. Un
un tad viņš atkal aiziet stāvēšanā. Un mēģināšu pa šito ziemu, kas būs tagad, viņu savest tādā kārtībā, lai nākamgad pilnu sezonu varam braukt pa pasākumiem. Ko updates? Dīzelis ir izturēts. Baga, kā tur bija? Tā jūs varu paspēt aizskriet. Man ādas jautājums tikko radās, jūs zināt, kur labi līķus var noglabāt. Bet jā, ir labas ziņas, dīzeļa pārbauda ir izturēta. Ar galā. Gaidam 8. vārtus, cik vēl tur 3 mašīnas kaut kādas priekšā ir? 4. Sarēķina, cik iekšā, tad tur valdības. Es jau negribu neko teikt, bet Džeki tikko uztaisiet točna vēl vienu divnieku. Jep, šis noteikti būs divnieks. Lien ārā no manas mašīnas. Tā mašīna ir mana mašīna tagad. Nē, Jā. lien ārā. Viss. Lien ārā. Tā man jābūt. Lien ārā. Kur tehniskā? Voms jau. Tehniskās Jau sakas te- uz pusēm. Un tad var īpašumā tā ācīgi vai īpašā tiesību maiņos tās ierakstīt. Gudri burkšķēt visi māk. Tas ir mans 39. Tev vairs nav mašīnas. Jau, jaunais cilvēku roku noņem ir. Jā. Ko tu pilnīgi? Jā. Mums kāpēju, nav prom no manis. Dajte rubļi для пива. Tehnisko? Ei, būs. Rubļi для пива. 7. divnieks amerikāņi. Bet, protams. Tādi tītari. Jā, vismaz es esmu saskaitījis 7 divniekus. Gračē, iekšā jau nefilmēsim, bet jā. Viss tagad es arī esmu pasēdējis tavam pie stūras. Kā tu jūties? Kā patika? Pabrauc 5 metrus. 5 metri arī ir metri. Jā, fakti. Nē. Es saku, es gribu 39. La. Es Ko aiziet, karatamies. Jau pārsisti ir visi mūsu divnieki liktie, tur jau ir pāri par 8-10. Tas moments, kad Džeka aiziet uz otru mašīnu un nāk atpakaļ, jo atslēgas palika pie manis. Vēl tagad jāiet pēc atslēgas. Kas jums par to ir sakāms? Noņem tos pīkstus. Rēcīgi. Karači tā, vienmēr sakot, skatē ir 11 divnieki. Riktīgi pareicām ar inspektoru. Riktīgi forši. Es braucu uz turienes elasīt divniekus. Es zināju to, ka man ir nejauni zem mašīnas. Es zināju to, ka vējstikls ir saplīsis. Principā es lielākā daļa zināju. Principā 8 divniekus es pats zināju. Pilnīgi normāli. Būsim atklāti. Ielikti 11 divnieki. Nobraukāšu mēnesi. Gribēsies vēl mēnesi pabraukāt. Iešu vēlreiz melno apskati. Un tādu likšu viņu nost uz ziemu. Un pa ziemu jau tad mēs ķersimies klāt 39. Sataisīsim šitos divniekus. Un mēģināsim atrast kaut kādus uzlabojumus, ko vēl papildināt viņa dizainā, tehniski un vispārējo. Tā kā, jā. Tā, čau, ko? Ir, nezinu, kura diena šitā ir, kad es vācos pāri. Bet šodien ir tāds mazais ātrais skrējiens. Baigi nekas nenotiek, bet tiek sakopts Sivēns, jo sestdien ir Karls un Galvas pasākums. Tātad Sivēns brauc uz turieni, 39. brauc uz turieni. Sivēnam plānoju kur sakrāsot diskus. Balto krāsā varētu būt, ka piestāvēs. Ir iegādāts kārčerīts, lai var tīrīt, mazgāt mašīnas smuki forši. Jā, pacēlā vēl joprojām nav pieskrājot pie zemes, tas plānojās rītdien. Jā, 39. ir apskate, kā jau jūs visi zinat. Tā kā, jā, šobrīd tad krāsošu diskus baltus. Pa nedēļu mēģinās viņus uz Sivēnu uzlikt, paskatīties, kā der, kā izskatās, vai viss ir ok. Un, jā, un tad jau tiekamies braucienā sestdien uz Karlsondaras pasākumu. Tā. Teikšu, kā ir. Neesmu, protams, baigais profesionālis. Pilns ar paķakiem un vispārējo šobrīd ir, bet
Neko, vispār nebija šitā mašīna plānots, nekur baigi braukt pa kaut kādiem auto pasākumiem, bet neko, tā kā tas viss sanāca, tad flakoniņš ir dzīve un ātri nopūtīs, viņas būs bišķi labāki, un tad jau uz nākamo gadu smilšu strūkla un domās jau krāsos normāli. Tā kā jā, flakoniņa dzīve. Nu ko, labrītiņ, ir sestdiena un braucam uz Girls and Cars pasākumu. 39. ir piešķilts. Izsījās, ka mans kameramens ir, attiecīgi mans kameramens ir aizdzēries vecerīgā un nebūs vienkārši tāds kadrs, es to viņam nepiedošu. Bet jā, mēs lecam iekšā 39. un laižam skatīties, kādas smukas tačkas būs cēsīs. Tiekamies tur. Tā, nu ko, esam ieradušies. Cēsu vecajā lidlaukā. Kopā ar sievu un viņas biznesu. Sveiki! Tu gribi no manis atkal? Tā. Palīdzējis labāk būt. Tā tad izkrāmēsim telti, uzliksim galdus, saparkosim smuki mašīnas. Un tad jau, jā, tu atradi mašīnu. Un tad jau gaidīsim, ka ierodās vēl pārējās smukās tačkas, un tad jau kaut ko uzfilmēsim. Tā, nu ko, par cik sieva tika ar Rotu paradīzi uzaicinātā uz pasākumu tirgoties, tad mēs esam sagādājuši mūsu skatījumā priekš mūsu top 3 mašīnām balviņas. Tad iesim skatīsimies un izvēlēsimies, ko tad kam mēs dosim balviņas. Vai ne? Ejam. Ejam, skatāmies. Es saku, ka viena balviņa noteikti ir jādod 39. Un otra balviņa noteikti ir jādod Sivēnam. Ko tu par to domā? Kas tur bija par to korupciju, jā? Jā, par korupciju. Neatbalstīsim savējos. Mustangs. Tev ir Mustanga zīmīte? Tev nav... Vispār pastāsti, ko mēs dosim. Kas ir balviņās no tevis? Balviņās no manis būs autospoguļu dekori. Labi, sīkāk. Es izbasīju sievu tikko. Tā, labi. Kūpers ir interesants. Kūpers ir interesants, bet man nav priekš Kūpera uzspīdis. Tā, ot tā. Kūpers atkrīt. Neesam gatavi, lai Kūperam iedotu balviņu. Tā. Ar amerikāņu emblēmām, es saprotu, tev arī ir drusku problēmas pagaidām. Jā. No amerikāņiem mēs varam piedāvāt ar gravējumiem. Kā. Jā. Dzeltens 46. kupejā. Ko tu par to domā? Nu, mēs jau runājām, ka viņam piestāvētu zelta emblēmiņa ar kristāliem. Jā, tad šis ir viens no mūsu favorītiem pagaidām. Viens no 3. Tad vēl 2 mums vajag atrast. Audi mēs izskatām? Kāpēc nē? Ja būtu smuks Audi, why not? Bet nav jau nesmuks. Nē, nu nav nesmuks. Bet man labāk golfiņš patīk. Tā, golfiņš. Nu vienkārši par to vien, ka viņš vēl kustās uz priekšu. Vajag zemāk. Vienmēr var zemāk. Nē, golfiņš smuks, klasisks. O, stutututu, jā. Lexus, jā. Lexus arī starp citu bija viens no maniem favorītiem. Ja viņš teica stutututu? Nē, vienkārši smuks. Krāsa patīk. Nā. Aiziesim pēc tam pie Passata, man Passata krāsa arī ļoti patika. A tev Lexus ir uzspīts? Jā.
tev Lexus ir. Jā, Lexus man varam pateikt tas Hello Kitty. Titī. Hello, Titī. Hello Titī, jā. Hello, Titī. Powered by hopes and dreams. Audi bez jumta. Mērs ir smuks, jā. Mērs man patīk, jā. Un tagad ir dilēma. Tev ir dilēma. Man ir reāli dilēma. Varētu jau 34. arī iedot, bet viņi teica, ka viņi nepiedalās ekspozonā. Tā, Passats un viņa krāsa. Reāla krāsa ir smuka. Viņš ir tumši lilā ar melnu interesantu rakstu sanācis. Es nezinu, vai kamerā var redzēt to vispār. Tā, ka saulītē baigi labi varēja redzēt to rakstu. Un diski arī bija tādi spīdīgi ar laikiem iekšā. Ļoti zems 46. Žēl, ka močiem nav atpakaļskatas spoguļa pa vidu, kur dekoru iekarināt, vai ne? Jā. Un no smaržiņas arī, ka jau viņiem baigā jēga nebūs. Labi, tad mums pa lielam ir Hondiņa baltā. Jā. Mums ir zaļais, dzeltenais 46. Mums ir Mersis, mums ir Golfiņš un mums ir Lexus. Tad iesim apspriesties un izdomāsim. Jā. Nu, davai. Tā, nu ko, mans kameramens ir atbraucis ar autobusu, tikai lai uzfilmētu. Mēs esam uz Pleskavas šosejas. Un ko, kāpsim minītim bagažniekā? Jā, grabažniekā, jā? Jā, mēs esam sēdinam bagažniekā. Un aiziet, lāksim filmēties. Lai jums ir smuki rolu braucēnu video. Un lai skatāmāk tas viss ir tā, ka sāksim uzfilmēsim kaut ko noteikti. Lai var samontēt, lai ir forša. Labsi, nu ko, teikšu tā, ka uz šīs notas šī sērija arī beidzās. Ir sakrāsotas gandrīz visas sienas, vēl bišķīt viņi ir palicis. Pacēlāji ir uzlikti, nosacīti, ir skrūves saliktas uz ķīmiju un ir pievilktas. Šobrīd ir jāsavelk elektrība un attiecīgi jāsaliek ķepas un jāpieslēdz viss pārējais. To laikam šodien arī darīsim. Tā kā jā, vēl plānā ir pabeigt rekur tur
augšpusīti sienām, tur augšu sienām. Attiecīgi, jā, ir tas jāpabeidz, lai ir bišķi baltākas tās sienas. Un jā, tad šī sērija, laikam, šādi arī beidzās. Tad piesakojam, skatāmies, kas būs tālāk. Noteikti nākamajā sērijā vēl pabeigsies visas iekārtošanās darbi. No pasākumiem apmeklēsim Latvijas Drag Race festivālu Ventspilī. Varbūt vēl kaut kas uzpeldēs, ko mēs darīsim. Un tad ķersimies klāt projektiem. Tad ķersimies klāt mašīnām, kas ir jāstaisa. Noteikti mēs beidzot atvedīsim Tomātiņu. Parādīšu jums to mazo Suzuki interesanto. Ko tad mēs pa ziemu būvēsim, lai iziet nākamgad apskati. Bet tā ka jā, un tad, protams, ir jāsaliek abi divi bembļi, Peugeot. 39. Es tūlīt skatā, ka beidzās melnā, tas turpina stāvēt un neko nedarīt. Un jā, un tad ķersimies klāt kaut kādām lietām beidzot. Un beigsim te pārvākšanos filmēt.